Tā vietā mēs jums piedāvājam šajā priekšsvētku vakarā apgarojošu lasījumu no gudrības grāmatas, no visgudrākās grāmatas, kas jebkad ir uzrakstīta, kas ir uzrakstīta ar tā mūsu soļa vārdiem, ar viņa patiesību, ar viņa apgaismojošo roku no visaugstākajiem debesu plašumiem. Un nevēl tas tā teikts, nerunāsim par to haka, nabaga neģiriem no laimes. Es jau tā domāju, ka klabočūskas sāda vēl nav beigas darboties. Un tālāk mēs noskaidīsim litāniju un slavēsim par kungu vārdu. Lūk, tā bija melodija no augstākām sfērām. Kas tev sakāms, Sergio? Es piekrītu. Un tagad ieturēsim klusuma brīdi. Ko jūs tik mēdīgi? Ir taču svētki! Kas? Svētki! Bojā klusuma brīdi. Svētki! Svētki! Izklaidēsimies! Ko tu stāvi tā? Kas tev tā pa grāmatu nosim? Svētki? Kas par svētkiem ir nosim? Ziemassvētki! Jā, kas tas viņš teica. Nu, kas? Nu, tad. Kas tagad noties svētki? Ja viņš saka, tad jāpēc. Un ko jūs stāvat? Palīdzat taču! Nu, tad... Kāpēc tas notiek? Kas notiek? Prom! Kas Lai sākās rūķu boda! Oh. Iesam! Rūķu bodai pārdot lodes! Rūķu bodē pārdot lodes. Rūķu bodai pārdot lodes? Lai šautu kodes. Rūķu bodai pārdot lodes, lai šautu kodes! Rūķu bodai pārdot lodes, lai šautu kodes! Priek, jā!
Meža pīle. Meža pīle. Meža pīle! Meža pīle! Kā no krāsainākās burkānu dobes. Rūķu podē pārdod zodes, lai šautu podes, kas no jaunākās modes, kā no raibākās burkānu dobes. Rūķu podē pārdod zodes, lai šautu podes, jo tas ir no jaunākās modes, kā no raibākās burkānu dobes. Vai tas ir apmetnis? Vai tas ir rūķis? Es neesmu rūķis. Viņš ir punduris. Rūķu bodē pārdod godes, lai šautu godes, jo tas ir no jaunākās modes, kā no raibākās burkānu dobes. Es eju uz rūķu bodi. Rūķu bodē pārdod godes, lai šautu godes, jo tas ir no jaunākās modes, kā no raibākās burkānu dobes. Rūķu bodē pārdod godes, lai šautu godes, jo tas ir no jaunākās modes, kā no raibākās burkānu dobes. Rūķu bodē. Rūķu bodē! Nāc iekšā, rūķi! Es neesmu rūķis. Es esmu pūķis. Sakiet, lūdzu, cik jāmaksā, lai kļūtu par pūķi? Tas ir par